Tā puiši meitenes, labu dienu visiem Latvijā. Klausaties, atkal strādāju ar saviem ķieģeļiem. Atkal pārdomāju visu to kipišu. Redziet, kā ir. Katra lieta, teiksim, notikums ir dziļi jāanalizē, ja grib saprast, kas īstenībā tur bija vai notika, kas zem tā slēpjās. Redziet, 2 reizes Agris izskrēja ārā pie draudzes, jā, pie manis. Katrā reizē notika savādāks scenārijs, savādākas sarunas, savādāki tur motīvi bija visam, un viss bija savādāk abās no reizēm. Bet tagad atkal strādāju, paņēmu mazo pauzīti un domāju, redziet, kā ir. Es te tā kas vai zaus un tā, saviem vārdiem. Ticīgajiem, ja es nezinu, kristietim, tā paņemsim Kristus sekotājiem, taču vajadzētu būt ar kaut kādu baigu augsto morāles standartiem, es nezinu. Ja tā aizmirstam Bībeli vai ko, pieņemsim, tā, ja. Kā saka, mēs kādreiz sakam tur tādiem, nezinu, vienalga, nezinu, tiesnešiem, izmeklētājiem, kādiem tur, ir kaut kāda aroda profesijas cilvēku grupas, kurām tur tā kā vajadzētu būt un jābūt, ja, un tur, nezinu, ārsti un vēl kādi, jābūt kaut kādai tur ētikai un morālei un standartiem, un, protams, tas atkarīgs arī no individa, varbūt arī visādi kukuļņēmēji un vēl kādi cilvēki, tā. Bet lielos vilcienos par ticīgajiem un īpaši par mācītājiem. Tagad tā domāju. Es domāju, kādu motīvi vada Agri, kāpēc viņš stāvais kanceles, vai ne? Kāpēc viņš stāvais kanceles? Es uzreiz varu atbildēt. Pēc visa kā viss notika, ja viņš nav dvēseļu gans, viņš nav dvēseļu zvejnieks, viņam nerūp dvēseles, jā, Bībelē kā bija teikts, 100 avis aizklīdušas, kā bija kārtīgs gans darīs, 100 avis atstās, 99 atstās un pēc 100 aizies. Un te bija tas pats, kas, kā es teicu, Alvis Sauka. Es pie Alvis Sauku gāju, prasīju, skaļi bļāvu, tur pusdievkalpojumu cilvēki dzirdēja, kā man sieva teica, kad es tur esot skaļi bļaustījies aizmugurē zālē un prasīju viņam palīdzību kaut kāda veida, vienalga kāda veida no porno, no masturbēšanas, to saucu vārdā, teicu, ja. Viņš bija tik aizņemts, vismaz tajā brīdī bija tur mazbērns uz rokas, bet, tas nav šķērslis, tātad viss pārējais, finālā vēlāk liecināja, tāpēc arī tur sievu mēs pārstājām iet pie viņa. Viens no iemesliem bija, ka man tas uzpeldēja visgaismā, kā es teicu, viņš skaisti runā, jo viņu arī es ieraudzīju tā kā tikai šitajā te internetā, es daļ tās skaistās, gudrās runas, redziet, kā var pievilties, kā es pievīlos ar Alvi Sauku, es viņa seju tur vēl brīžiem neredzēju ājub kristīgā radio, un kur es domāju, kas tas pa vīru ir tāds, runā tik gudri, zina vēsturiskus faktus, zina tur angļu tāds, un īru šitāds, un skotu tāds, un šitāds, un tāds, un sauca tos un šos, un ļoti gudri un skaisti runāja, un puišu meitenes es uz to iekritu. Un sāku atrast, kur viņš ir, un sākām iet, un sākām to, un tā kā vajadzēja palīdzību, tad viņa netika darīta, ja? Līdz ar to, te mēs redzam īstās, jo mācītāju, jeb ganu šitām visām sirdīm, tam vajadzētu būt sirdīm, un tam būtu jāizpaužās un jānāk ārā. Un kā es teicu, Alvim Saukam viņš teiks, bet tu jau, nebija, nezinu, manas tur draudzes loceklis vai kāds, es pat nezinu, kādam, kam tev ir jābūt, lai kāds nāktu palīgā, bet tur gandrīz gadu gājām, tad cilvēks, es nebiju tā no malas ienācis, un pat ja es būtu ienācis no malas, vai citi nesaka, kad, tur sapulču vietas ir kā hospitāļi, kur tur slimie, tur ar brūcēm, ar rētām, tur no pasaules sasistie šitādi atkarīgie nāk, meklē palīdzību, mums tur vajadzētu būt vietai, kur glābi dod, ja? Redzi, tad Alvis Sauka izgāzās un tieši tāpat par Agri, ja? Saprotiet, tātad redzējāt, vai ne? Kā es teicu, sludina, rokas kabatās, lepnums, daudzas pazīmes rāda, ķermeņa valoda, daudz kas rāda un kā izpaužās cilvēka lepnums, ja? Varbūt pat, viņš tā nav uz krūtīm rakstīts, ja, es esmu lepns, man uz jums ir po uz visiem, ja? Tā nebūs, bet redziet kā, dzīves pieredze arī, ja, 55 gadi, un tāpēc puišu meitenes kā lai saka, katru vai nebija Bībelē teikts, kad kaut kādi tur šitie te darbinieki uz algu, bet ne pēc aicinājuma, ja?
Kaut kas tur bija, es tagad nepateikšu, bet beigās sanāk tā, ka tikai uz piķi, ja? Jo tāpēc, ka, kā mēs redzam, tur iet arī dievkalpojumā Imants Konutis, kas ir uzņēmējs, kam ir pietiekoši lieli ienākumi, un ja viņš tur kaut kādas summas ziedot, tad no viņa vien jau cik ienāk draudzē, ja? Es nelienu neviena kabatā, bet, Imants Konutis neslauka sētu, vai ne? Imantā pa 400 eiro. Viņam ir biznes un līdz ar to ir ienākumi, līdz ar to, ja viņš arī tur stutē un dod, un kā mēs redzam iet, tad dod un stutē, un ja vēl tur, es redzēju ar biezajiem bembiem, un pasēdies ārā mašīnas, tāda cilvēki pietiekoši turīgi, ir viss, vai ne? Pietiek tev dabūt daļiņu tādus turīgākus, pusturīgākus šitos adeptus, ja? Un viss, un tu vari dzīvot, cepuri kuldams, un kādas tev sirdis, kādas dvēseles, kādi glābt. Prezidents Gejs sūkā, pakaļā dod, dupsītī dod, spermu rīkā, es teicu, Riņkevičs mums Latvijā viss, taču agris kefīru padzers, vai ne, tai brīdī labāk nekā aizies pie Riņkeviča un viņam pateiks ziņu par atgriešanos, vai ne, no grēkiem, un kāda viņam daļa gar Riņkeviča diku, kā es saku, ja? Redziet, tātad galvenais ir piķis, vai ne? Mēs finālā uzpeldam, piedodiet, bet pasaulē tā tas ir. Ja paņem pasaulē visu tagad tā, ap ko grozās viss? Ukrainas karš, viss, ka es sāku te iedziļināties, kur ap ko, puišu meitenes, nauda, kara rūpniecība, lādiņi, noiets, miljoni, miljardi, visas lietas, uzreiz kara industrija ražo, šuj, dara, visiem visu vajag, hapčiku, viss, kas ir visiem ienākumi, nauda, piķis, un tikai nesakiet, ka ticīgie, vai ne, redziet kā, un tas viss ir ienācis Dieva lietās, Dieva draudzē, ja tā var teikt, ja? Un tie ir, un tas atkal, protams, ir Sātans. Sātans to ir izdarījis, alkatīgās kritušo Ādamu sirdis, kā es teicu, Parijants, Jencīts, Žauners, Ozoliņkeviči, Gleškes, visi šitie labklājības sludinātāji, visi, viņi mīl naudu, un kā es vienu dienu biju ielicis video, ja, ka tas ir antikrista gars, puiša meitenes, tas ir antikrista gars. Tas ir antikrista gars, ja? Šādi, kas runā, kas izpaužās, kas rīkojās, kā tas viss tā, ja? Spraucās ārā pa porām, kā mēs varētu teikt, ja? Tas ir antikrista gars. Un tāpēc par agri es tagad strādāju un domāju, viņš ir algādzis, viņš ir uz naudu, viņš ir tāds, kā lai saka, tagad to raksturvietu nepateikšu, bet man liekas, ka Bībele vienā vietā interesanti runāja par to, ja? Ka kaut kādi divi veidi šitie, viens ir pēc sirds, pēc aicinājuma, ka tev rūp, ka tev gribās glābt cilvēkus, ganīt, iet un rūpēties, un ka tu esi šitas te viss ar sirdi un dvēseli, un otrs ir tikai tāds man 15. datumā kartiņā vai kā tur konvertā, kuram, kā viņi tur dod, nezinu, visas tās baznīcu lietas, jo tur noteikti atbrīvojumi no nodokļiem, un kas tur moš tur kešā dod, nezinu, mugursomām, kā Zeļenskim tajā birojā ienes nomet, varbūt arī JVD, tur to visu kešu dala, nezinu, bet puišu meitenes acīm redzot pēc tā, kā uzvedās, kā nāk ārā, kad pieņemsim, ja es tur esmu viens arī pazudušais būtu, ja, kā es teicu, neviena vārda par to, ka es taču cepos, kad iet bojā cilvēki, negribu vairs atkārtoties kā tāda omīte, te atkal 5. riņķi, bet es eju pie viņiem un stāstu tas, kas ir Bībelē un ko viņi nedara, ja to viņi nevar ieraudzīt un nesaprot un negrib, tad viņu prāti, acis, viss ir aiztumšots un, kā es teicu, ar naudu, ar lepnumu, ar liekulību, ar baznīcu spēlēšanu, ar rituālu noturēšanu, kas vēl ir, ja? Saprotiet, tā taču kā svētdiena tā notiek rituāls. Kāds gars, kāds dievs, kas izpaužās, mīļie cilvēki. Tad kropli staigātu, slimie būtu uz agra ēna dziedinātu, ja, visus slimos vājos Jelgavā. Mīļie cilvēki, taču neiet ne ielās, tāpēc nav ne ēna un nav ne dziedināšanas un nav ne, kā Bībele saka, no augšienes nevienu nedzemdē, ja. Visi neatgrieztie Ādami un Ievas sēž Jelgavas VD, jo jūs redziet pēc tam ar kādām sejām nāk ārā. Tātad kādu iekšā piepildījumu dabonu vai kas tas viss, taču vajadzētu iznākt ārā tādā starā, kad es no tiem viņu stariem tur gar zemi esmu, ka man nāk tāds svētā gara vilnis, ka tur iekšā bija tāds ja, ka es ārā stāvu un atverās duris un baznīcēni, kā nāk tāds svētā gara vilnis, es tur gar zemi un zaudēju samaņu un wow, kas tas bija, wow, svētais gars iznāca no baznīcas, tur jūs redziet kādas skābās citronu sulas dzērušās sejas, iznāk ārā no JVD. Mīļie cilvēki, tad kāds gars tur iekšā ir, un vai vispār tur kādi gari ir? Nē, ir jau ir, Bībele saka ļaunie gari.